Sveicināti! Šajā video apskatīsim, kā jaunajā Somas versijā uzdot uzdevumus e-klasē. Piemēra apskatīsim, kā tieši uzdot vietējumu, taču līdzīga funkcionalitāte ir arī e-grāmatām, darba lapām un video sadaļai. Lai uzdot konkrētu uzdevumu, piemēram, atvērsim dabaszinību 4. klases vietējumu, kāpēc ķermeņa kustas. Atrodam pogu, uzdot e-klasē un to nospiežot atveras uznirstošais loks, kurā es redzu platformā Soma pievienotos klašu žurnālus. No žurnāliem izvēlos to klasi, kurai vēlos uzdot konkrēto vietējumu. Izstāstīšu, kādas ir iespējas, ko skolotājs var pamainīt uzdošanas procesā. Pēc noklusējuma izvēlēts, ka darbs tiek uzdots visai klasē, taču varam to arī uzdot individuāliem skolēniem, kurus arī attiecīgi izvēlamies no saraksta. Piemēra gan uzdošu visai klasē. Obligāti jāizvēlas datums, uz kura šis uzdevums tiek uzdots. Šajā datumā ieraksts parādīsies e-klases dienas grāmatā. Skolotājs var arī izvēlēties, vai uzdotais ir mājas vai klases darbs. Zem izvēlēm ir teksta ievads loks, kurā jau ierakstīts darba tips un vietējums nosaukums. Taču skolotāji šo tekstu var gan papildināt ar papildus informāciju, gan nodzēst un rakstīt jaunu aprakstu pēc saviem ieskatiem. Tas arī viss. Esam gatavi vietējumu uzdot e-klasē. Kad tā ir uzdota, tā automātiski arī tiek uzsākt un parādās skolotāja pārskatā. Kur skolotājs var redzēt skolēnu progresu vai apturēt konkrētu uzdevumu pildīšanu. Kad skolēnu uzdevums veikuši, aicinām vienmēr spiest uz pogas beigt tēmu, kas to saglabās sadaļā Mani žurnāli. Lai radītu pilnu ieskatu, parādīšu, kāds izskatās skolēnu dienas grāmatās. Esmu atvērs testa skolēnu e-klasi un apskatīsim viņu dienas grāmatu, kur varam redzēt konkrēto uzdevumu. Skolēnam parādās skolotāja dotā informācija, kā arī skolēns var ļoti ērti spiest pogas atvērt, lai uzreiz nokļūtu konkrētajā vietējumā. To darot, skolēnam parādās paziņojums ar aicinājumu pievienoties konkrētajai vietstundai. Kad skolēns to ir izdarījis, viņš tiek pie satura un uzdevumiem, var to sākt pildīt un skolotājiem būs iespējams sekot līdz skolēna rezultātiem. Ceram, ka šī pamācījums bija noderīga un funkcionalitāte palīdzēs ērti un pārskatām nodot uzdevumus skolēniem. Tiksimies platformā Soma!